No mūža zaļā koka zariem bira sēklas. Tās kustoņi vāca un taistīja sev mājās, bet ūdens, ko tie dzēra, bija indēm pilns. Un ar to tika laistītas arī sēklas. Bet sēklas tomēr dīga un veidojās koki. Taču šausmīgi izkropļotas bija to lapas un zari. Un tā šausmīgas ainavas apskāva mājas. Mājas, kurās dzīvoja kustoņi ar tādiem pašiem prātiem. Un tā šausmīgas ainavas apskāva mājas, kurās dzīvoja kustoņi ar tādiem pašiem prātiem.